Sveiki, mani sauc Hektors Ārijas, un nākamajā videoklipā es jums to parādīšu. Metatron Hunter ierīce. Ražotāja vietnē jūs varat redzēt. Metatron Hunter vai MetaHunter programmatūra. Atverot ražotāja saiti jūs varēsiet atrast ierīces attēlu, viņi var redzēt koferi un viņi var arī redzēt sensors, kas ir veidots kā dzirdes aparāts. Mēs ejam līdz ražotāja vietnes beigām un uz tīmekļa lapas beigās saturs, ko jūs gatavojaties saņemt pērkot. Metatron Hunter ierīce. To jūs saņemsiet, iegādājoties Metatron ierīci. Hunter, kas nāk alumīnija koferī kastē, sensorā, personācija glāzē, un šeit mēs redzam divi zibatmiņas diski. Sudraba pendrive, šis ir alumīnija, ja to ievieto portā. USB nav informācijas. Šis piedarums ir kā automašīnas atslēga, tai nav funkcijas nav. Nest informāciju. Šim piedarumam tā funkcija, šim piedarumam šajā kastē tā funkcija atļauj. Lai programmatūra startētu. Un otrs, austrumu pusē zilā krāsā, šeit nāk programmatūra. Dažās valstīs, kas nosaka lielākus ierobežojumus programmatūras nosūtīšanai, jūs nesaņemsiet zilas krāsas pendrive, jo mēs nosūtīsim programmatūru kā lejupielādes failu. Un šeit mēs esam aizsargi. Tātad, atgriežoties pie iepriekšējā punkta, šie divi piedziņas diski, kas mums ir šeit. Sudraba ir kā automašīnas atslēga, tā ļauj palaist programmatūru, un tagad man ir Metadroma ierīce, ko parādīt atnāk, un es pārvietojos no čemodāna, lai parādītu, ko jūs saņemsiet. Šodien man uzdeva viens no Itālijas jautājumiem, es viņam parādīju vietni un parādīju tieši šo attēlu, un tāpēc, ka viņš man jautāja, vai es iegādājos saņemto ierīci, kas ir kas. Ko jūs gatavojaties saņemt? Lai nebūtu šaubu, es tagad parādīšu šo to. Mums ir šeit. Es to visu rādīšu, bet tiešraidē es to parādīšu, lai jūs varētu skatiet, ko viņi saņems, iegādājoties ierīci. Šeit mums ir kaste. Kastes iekšpusē ir čemodāns, tāpēc pirmais ieteikums. Neizmetiet šo kastīti, saglabājiet to, jo, ja dodaties ceļojumā, tas ir svarīgi, lai aizsargātu ierīci, saglabājiet to un nosauciet to, Metatroni raksta Metatronu, bet jums tas ir jādara. Saglabājiet kastīti. Jebkurā laikā, piemēram, ja dodaties apmeklēt kādu ģimenes locekli uz terapiju. Ģimenes loceklis gatavojas ceļot ārpus valsts, lai kāda būtu situācija, nevis skatītos uz koferi. Šim piedarumam ir gaiss, tam ir mazas bumbiņas, piemēram, gaisa baloni, tam arī ir jābūt. Glabājiet to savā koferī, nemetiet to atkritumos, tas ir ļoti svarīgi. Viņi, piemēram, ar ģimeni gatavojas ceļot ar lidmašīnu no vienas valsts uz otru atvaļinājumā, un viņi vēlas valkājiet ierīci ārstēšanai. Tad tās novieto kalpo kā aizsardzība pret uz sitieniem, kritieniem, tas ir amortizators. Mēs ejam uz priekšu, tad virzāmies uz priekšu. Šeit mums ir
Vienmēr pārliecinieties, ka tas ir vērsts uz augšu, jo paskatieties uz čemodānu, šeit ir vāks. Neatver to otrādi, esi uzmanīgs ar to, tā garšo. Atveriet koferi, un es parādīšu katru no elementiem. Pirmkārt, Metejunter vai Metatronjunter, ja jūs pērkat Metejunter, mēs varam arī piegādāt programmatūru. Metatronjunter mums ir gan programmatūra. Atšķirība ir minimāla. Šeit mums ir pirmais elements, tas ir tas, ko jūs gatavojaties saņemt. Tagad es tev parādīšu kabeli. Šis kabelis savieno to ar datoru. Un savienojums ir ļoti vienkāršs, šeit es to savienošu, tam ir tikai viena pozīcija. Nav kļūdu vai neskaidrību iespējas, nav problēmu. Līdz šim nekādu sarežģījumu šajā sakarā. Tagad rezonances kauss. Šeit mums ir rezonances kauss, kas ir ļoti svarīgs aksesuārs. Rokas grāmatā ir funkciju apraksts, tagad es neiedziļināšos, bet tam ir divkārša funkcija, tas ļauj veikt mērījumus, tas uztver informāciju, mēra kā sensors un arī nosūta informāciju. Tas ir ļoti svarīgi. Jūs varat redzēt rokas grāmatu, jūs varat redzēt videoklipus manā kanālā. Meklējiet video, man tie ir sakārtoti pēc valodas. Tur jūs redzēsiet vairākus video par visām šīm ierīcēm. Atbildot uz jautājumiem par to, kas tie ir un kā tie tiek izmantoti. Un man ir arī padziļināti kursi tiem, kas vēlas mācīties padziļināti. Tātad tas, par ko es runāju iepriekš, ir kā automašīnas atslēga. Nemēģiniet to ievietot portugāļu USB un lasīt. Mēģiniet redzēt, kāpēc šķiet, ka jums nav informācijas, jo tā ir paslēpta. Šī ir kā automašīnas atslēga, kas ļauj aktivizēt programmatūru. Jums par to ir ļoti jārūpējas, jo bez šī programmatūra nedarbojas. Tāpēc mēs to atstāsim šeit. Un tagad izņemšu rezonances kausa video. Es izņemšu bioinduktoru. Šeit mums ir indukcijas video. Un inducējošā video funkcija, kas nāk. Automātiski pielāgots. Šeit var redzēt automātisko regulēšanu. Cilvēkiem, kuriem ir galvas izmērs, tas atšķiras. Ir cilvēki, kuriem ir mazākas, lielākas galvas. Tad regulēšana notiek automātiski. Kad to izņemat, vienmēr izturieties pret to uzmanīgi. Vienmēr bez steigas, šeit nav jāsteidzas. Un tad, lai viss rokturā, tas pats. Cerams, sekojot tām pašām salocītajām līnijām. Tādējādi ierīcei ir lielāka izturība. Blakus ir zīmējums, es to pietuvināšu. Paskatīsimies, tur to var redzēt. Tur tas ir. Paskatīsimies, vai to var redzēt. Tikko tas tur bija redzēts. Tur tas ir, man ieraudzīs. Tā ir kā ikona dzirdes aparāta formā. Un tagad rezonances kauss. Šeit ir indukcijas video.
Kabelis pie datora. Un rezonances kauss. Jāskatās uz rezonances kausu. Un tajā ir bultiņa uz augšu. Bulta. Tas vienmēr ir jārisina mierīgi. Atslābinājies bez spiediena. Šeit ir tikai viens veids, kā iekļūt. Atšķirībā no indukcijas video, es varu to pagriezt un tas ieiet. Vieglāk ir izveidot savienojumu. Šis kauss mums jāpaskatās uz augšu un bultiņa. Un bultiņa ir vērsta uz augšu. Un tā mēs, skatoties uz bultiņu, tas uzreiz savienojas. Vēl viens ieteikums. Izņemot kabeļus, nesaskaņojiet tos. Ņem to atpakaļ šādi. Bet nepārvietojies uz sāniem. Ja viņi gatavojas izņemt kausu, viņi to ņem un izmet. Un, ja viņi gatavojas to savienot, viņi spiež, bet bez piespiešanas. Tātad. Mums ir indukcijas video. Rezonances kauss un kabelis. Šeit tas ir. Iedvesmojošs video. Rezonances kauss. Un kabelis. Metatron programmatūrai. Metatron ierīce var darboties. Mums ir nepieciešami 2 USB porti. 2 USB porti. Un jūs varat pievienot Metatron ierīci. Datorā. Un nākamajos videoklipos es jums parādīšu. Kā tas savienojas, kā sākas. Šeit jums ir poga. Ir svarīgi, lai pēc savienojuma ar datoru jums ir jānospiež poga un gaismas ieslēgsies. Bet es to parādīšu citā video. Savienojums ar datoru. Kā programmatūra tiek instalēta un kā programmatūra tiek startēta. Kā izveidot pirmās uzmanības ierakstu. Ja vēlaties iegūt vairāk informācijas par Metatron Hantel ierīci, jūs varat redzēt šī video aprakstu. Viņi atradīs manu tālruņa numuru un manu e-pastu. Jūs varat man rakstīt. Mēs esam vairāk nekā pirms 10 gadiem. Mēs esam terapeitu grupa, kas ir veltīta šo terapiju izplatīšanai. Un mēs rīkojam kursus daudzās valstīs. Un mums ir terapeitu grupas, kas organizētas pēc valodas. Ja vēlaties pievienoties, šīs grupas ir atvērtas. Ja vēlaties pievienoties, lai satiktu citus terapeitus, kuriem ir šī ierīce, uzraksti man. Viņi iepazīstina ar sevi. Viņi man saka vārdu, valsti, valodu. Un mēs tos ievadām savā WhatsApp grupā, kas ir tieši no ražotāja. Un tāpēc viņi var sazināties ar terapeitiem, kuriem ir šīs ierīces. Vairāk nekā pirms 10 gadiem. Es strādāju ar šo uzņēmumu vairāk nekā 10 gadus. Es izmantoju šīs ierīces. Gadiem ilgi es to izmantoju savā terapijas centrā. Un viņiem būs iespēja sazināties ar citiem terapeitiem, kuriem ir šīs ierīces. Lai laba diena!